Labdien, esiet sveicināti Reiņa kanālā. Labdien! Šeit ir Reiņa mamma, Jana Andersone, te Reinis Serģis. Mēs kopā izveidojām šo kanālu, jo man dēls jau plastadlīnus veido dažādus varoņus jau no 5 gadu vecuma. Un to varoņu parādījās mājās milzum daudz. Un tāpēc man radās ideja, kad es varētu kopā ar tēlu izveidot, iemūžināt viņa varoņus YouTube un publicēt šos video. Lūk, mēs esam iesācēji. Mamma arī tikai mācās un liek. Lūk, es jau smējos, kad dēlam man vajadzēs uz muzeju nest viņa dažādos varonīšus. Viņš ir šobrīd sataisījis dinozauru pasauli, izveidojis. Man arī ir iemīļots. Viņš izveidoja šādu, tas ir mans mīļākais dinozaurs. Kā viņu sauc dēls? Brahiozaurs. Brahiozaurs. Lūk, un šāds. Viņš noskatās, vai nu arī viņam pat veselas grāmatas ir, ko ir izlasījis par dinozauru. Jā. Smagas. Jā, izlasījis Jā, visas viņas. grāmatas. Man ļoti patīk viņa darbiņš, kur viņš sataisīja, izveidoja koku ar maziem pūķīšiem. Tāds jauks. Un tā mamma, pūķu mamma. Ļoti patika viņa darbiņi. Un bija jauks pārsteigums arī Valentīna dienā. Protams, tā bija ziema jau, kad viņš man uzdāvināja šādu kaķi ar puķēm. Nu. Šis dinozaurs ir mans mīļākais. Viņu sauc Ceratozaurs. Jā, viņš pastāstīs jūs arī varbūt varēsiet šajā kanālā smelties kādas idejas. Kaut ko. Tu varbūt tavs izstāsti, kā tos tavus dinozauriņus sauc. Jā, es jums izstāstīšu tūlīt. Šis ir Triceratops. Es tūlīt atradīšu grāmatā un pastāstīšu par to. Sarakstījis pat, kurš atrodas kurā. Šis ir Triceratops. Viņš ir cīnījies pret tiranozauriem. 3 metrus augsts un 9 metrus garš. 9000 kilogramus. Tā. Pak, izstāsti par manu mīļāko. Jā, es izstāstīšu, bet pēc kārtas. Pēc kārtas? Bet es pirmo šito rādīt. Labi. Labi. Pēc kārtas. Tagad tiranozaurs. Tā, parādīšu. Tas ir šāds lūk. Tā. Tas tiranozaurs. Krīt, man stāv, paga. Jā, tāds liela grāmata. Šādu viņš ir izveidojis. Tā. Tiranozaurs ir 4 līdz 6 metriem augsts, 12 metrus garš, 7000 kilogramus. Tā. Viņam ir 2 pirksti.
Un ir Tas- cīnījies pret triceratopsu. Karaliskais tiranozaurs, tas tev bija vismīļākais, ja? Nē, ceratozaurs. Šajā grāmatā nav ceratozaura. Skaidrs. Labi, tagad tikām līdz stegozauram. Stegozaurs, labi. Es Tūlīt es viņu centīšos atradīšu. parādīt. Tālūk. Viņa varonis. Tūlīt. Es nevaru atrast vienkārši. Jā, tur viņu milzumu daudz. 38. lapas puse. Labi, ka tu esi uzrakstījis, kurā vietā atrodas. Nē, es neesmu uzrakstījis. Tas bija. Saturā tas bija. Aha, sapratu. Stegozaurs, tā. Kas ir šis? 4 metrus augsts, 9 metrus garš, 6000 kilogrami. Jā, labi. Šīs tādas adatas, kauli tādi, ir domāti priekš aizsardzības. Un šie te ir domāti, lai varētu būt tā labā temperatūra. Viņa ķermenim, jā, lai viņš sajustu. Ķermenim. Viņš Tagad ar to sajūta. Velociraptors. Kas tas? Kurš tas ir? Tūlīt. Viens apgāzās, Jā. viens tam gāzās. Tas ir pūķis. Nē, Aha. dinozaurs, atvainojos. Tagad tas ir Velociraptors. 82. lapas pusē. Lapas puse. Velociraptors. Tā, kurš tas bija? Šis. Šitāds. Šitāds. Viņš ir 0,5 metrus augsts, 1,8 metrus garš, 20 kilogramus. Un tagad tikam līdz ankilozauram. Tā, ankilozaurs. Kāds viņš ir? Ankilozaurs. 96. lapas puse. Šito parādījām. Ankilozaurs. Viņš ir 1,7 metrus augsts, 9 metrus garš un 6000 kilogrami. Viņam ir bruņas. Jā. Un šitas arī, kā stegozauram, ir priekš aizsardzības. Stegozauri ir cīnījušies pret alozauriem. Kuri tas ir? Kurš tas ir parādi? Alozauru es neesmu taisījis. Labi. Bet Būs, kaut gan kādā jau es jums sataisīs. uztaisīšu. Gan jau pastāstīs. Un tagad mēs tikam līdz velociraptoram. Vai nevis velociraptoram, bet spinozauram. Tas ir mans gandrīz vismīļākais. Bet ceratozaurs tomēr ir mīļāks. Tāds. 57. lapas puse. Šitas milzīgs. Un tas ir šis. Spinozaurs. 4 līdz 7 metriem augsts un 14 metrus garš un 7000 kilogrami. Tagad mēs tikām līdz... Tas jau bija? Jā. Uzmanīgi. Mēs tikām līdz tavam mīļākajam. Tā. Nogāza. Tā. Šāds. Jā. Kur te mums? Viņš ir labēdājs. Viņš ir labestīgs. Tādēļ man viņš ļoti patīk.
32. lapas puse. Jā. Lūk. Trīsdesmit otrā lapas puse. Jā. Brahiozaurs. Ui! Atvainojiet. 10 metrus augsts, 20 metrus garš, 35,000 līdz 58,000 kilogramu. Tas nu gan smags. Smags. Nu, tagad mēs esam tikuši līdz pterozauram. Tas jau ir otrajā grāmatā. Tas ir lidojošais. Jā, lidojošais. Knābi. Knābi. Šāds. Pterozaurs. Tas nav tieši tāds pterozaurs, bet Dažādas sugas viņi Jā. ir. Dažādas sugas viņi ir skaidrs. tikai te tūlīt es atradīšu 12 metrus garš, svars nav zināms, te nav daudz kas pastāstīts par viņu. Bet mēs redzam, no kurienes tu viņu Jā. atradi. Tagad tikām līdz parazaurolofam. Jā, tas gan ir interesants. Tas jau pirmajā grāmatā. Un mēs kaut ko rakstījām, vienā video ar vakardienas, Jā, vakardien. vakardienas, ka šitas viņam kalpo. Parazaurolofs. Līdz. Šeit. Parazaurolofs, 62. lapas puse. Ir daudzi tādi, Jā. visādas. Dažādas sugas. Jā, Jā, bet šis gadījums. tas ir tieši tas parazaurolofs. Jā. Šāds. Parazaurolofs ir 5 metrus augsts, 10 metrus garš un 3500 kilogrami. Jā. Interesanti. Un Dimotrodons. Koks apgāzās. Tā. Tikai manās grāmatās abās nav par viņu te pastāstīts. Te arī parādīts nav. Nav tāda? Jā, nav. Kur tu viņu ņēmi? Es viņu no visādām tādās filmiņām te visādām tādām. Skaidrs. Nu, Labi, tagad mēs tikām līdz Pachycephalosaurām. Viņam ir cieta galva. viņam ir cieta galva, labi. Tūlīt. Ātri atradīšu. Pachycephalosaurs, 84. lapas puse. Atcerējos, ka viņš ir pie velociraptora. Šāds. Mācās. Pachycephalosaurs. Jā, ar to galvu. Aizsardz. Lai cieta galva viņam. Jā, tas ir aizsardzība. Laikam badās. Aha. 1,5 metrus augsts, 4 līdz 5 metriem garš un 500 kilogrami. Un tagad mums ir... Galimims! Es viņu grāmatā redzēju iepriekš. Galimims. Galviņš. Šāds. Tūlīt. Galimims 88. lapas pusē. Galviņš. Grūti viņiem vārdi. Jā, mamma nevar atcerēties. Nē. Galimims. Jā, šāds varonis. 1,9 metrus augsts, 6 metrus garš, 200 kilogramus. Maziņš. Tūlīt. Bija te kaut kur stāstīts par ātrumu,
Bet kaut kā nevaru atrast. Laikam, nebija. Tas te kaut Nekā 200 kilometri. 200 kilogramus var noskriet. Kilometrus. Vai kilometrus, jā. Tagad mēs tikām līdz Sarhazuham. Viņš nav nevienā grāmatā. Neviena. Tā kā Dimotrodons. Dimotrodons. Interesanti. Tikai tas ir Sarhazuhs. Bet Dimotrodons arī nav grāmatā. Vienkārši tāpēc pieminēju viņu. Tagad palika mums 2. Un tie 2 dinozauri ir tajā grāmatā. Par šādu tu izstāstīji? Kas Par šādu es izstāstīju Velociraptors. Aha. Šis ir Plesiozaurs. Atcerējos vārdu. Parādi? Šāds. Vai. Tiranozaurs. Šāds varonis. Plesiozaurs. Šis te ar garo kaklu. Tagad izmeklēju 3. Jūras rāpuļi. Vai arī elasmozaurs. Ne elasmozaurs tas ir. Es laikam ar kādu Sajauci, ja? Jā. Tad mēs nepareizi varbūt video ielikām. Vai neielikām vēl? Vēl neielikām nemaz ar šo skaistu lietu. Garums 14 metri un svars 2000 kilogrami. Būtī kāds. Un tagad pēdējais. Mozozaurs. Šāds. Tas ir šāds. Mozozaurs. Kur cipars? Vēl 5. Vēl izskrīts ASV. Garums 14 metri. Svars nav zināms. Arī nav zināms. Bet saprotam, ka dinozauri ir smagi. Jā. Tālūk. Es izstāstīju par visiem dinozauriem. Jūs arī varat tad varbūt rast šeit idejas. Un paldies, ka mūs skatāties. Ja gribat, vai es uztaisu kādu to dinozauru, tad rakstiet komentāros. Jā, tad izstāstīs. Un paldies, kad atzīmējat. Īkšķīšus patīk. Līdz citai reizei. Atā!